Ugunsdzēsējiem piektdien bija saspringts darbs Jēkabpilī Zemgales ielā 5, kur šodien izcēlās ugunsgrēks Kokšķūnī. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas komandieris Dzintars Cvilikovskis informē, ka brīdī, kad ugunsdzēsēji ieradās notikuma vietā, atskanēja sprādzienu troksnis, sprāga šķūnī esošais gāzes balons. Ja eksplozijas brīdī glābēji būtu atradušies tuvāk ēkai, sekas būtu bijušas traģiskas. Dzēšanas darbos piedalījās 4 ugunsdzēsēju brigādes, 2 no Jēkabpils un pa vienai no Pļaviņām un Līvāniem. Ugunsdzēsējiem izdevās no liesmām nosargāt blakus esošās ēkas, vēl vienu šķūni un dzīvojamo māju, bet šķūnis nodega pilnībā 80 kvadrātmetru platībā. Dzintars Cvilikovskis informē, ka ugunsgrēku izraisījusi motocikla aizdegšanās. Transportlīdzekļa īpašnieks šodien esot devies izbraucienā, pēc tam novietojis motociklu šķūnī, bet vēlāk pamanījis, ka šķūnis deg. Par laimi mediķu palīdzība nevienam nav bijusi nepieciešama, jo ugunsgrēkā cilvēki necieta. Dzintars Cvilikovskis gan norāda, ka īslaicīga kavēšanās esot bijusi tādēļ, ka Zemgales ielā esošie hidranti bijuši zem asfalta, tādēļ bijis jādodas tālāk uz hidrantu Brīvības ielā, lai ņemtu ūdeni. Operatīvā dienesta darba dēļ uz laiku bija slēgta transporta satiksme. Sandra Pēgļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.